Tātad. Ko jūs teiksiet par šito koku puļķi? Parasts koku puļķis. Grib aizsūtīt savam tēvam zīriju. Personisks ģimeniski iemesli. Kas notiek? Man atnāk paziņojums no muitas, ka man ir 900 eiro sods. Par ko? Par to, ka kāds nav precīzi uzrakstījis likumu. Pārāk vaļīgs. Tas esot strateģiskais ierocis. Ja es sūtītu savam tēvam čupī plutonija, sods būtu precīzi tik liels. Sūtu šo koku gabalu vai čupu plutoniju, sods vienāds. Ko es ar to gribu teikt? Likuma rakstītāji arī ir tikai cilvēki. Viņi arī pieļauj kļūdas. Tas ir normāli. Bet valstī vajag mehānismu, kā šīs kļūdas pamanīt un vērst uzmanību, ka viņas vajag labot. Un par to ir stāsts. Pašu būtību. Mums ir informācija, uz kuru mēs balstamies, mums ir jāpieņem lēmums, un kādam tas ir jāizdara. Šai gadījumā tas cilvēks, kurš dabūja šo sodu, viņam ir vērtīga dzīves pieredze, informācija. Tad ir cilvēkiem jāpieņem lēmums, ka jā, mums kaut kas jāmaina, un tad cilvēkiem tas jārealizē, parakstam papīrus, izmainām likumu. Par šiem 3 posmiem viņi 3 ļoti atšķirīgi. Ja runa ir par 3 cilvēku ģimeni, viss ir vienkārši. Ja runa ir par 2 miljonu cilvēku valsti, tur jau vajag interesants rīkus. Tātad, mūsu piedāvājums ir visredzis, tas, kurš nodrošinās informācijas pamanīšanu, identificēšanu, pacelšanu līdz augšai, līdz pamanīšanai. Par to būs stāsts. Kāpēc? Tāpēc, ka pa nākamo posmu jau eksistē Liquid Feedback. 2009. gada produkts no Vācijas. Open source, jebkurš var lejuplādēt un izmantot. Ļoti iesaku demokrātiskām organizācijām un arī valstī uzmest aci, jo to var lietot uzreiz šodien, lejuplādējam, lietojam. Līdz ar to šis posms ir atrasināts. Un par izpildi, tur jautājums ir tāds, kurš izpildīs, un tas vēl ir jārisina, bet, manuprāt, jāsāk ar informācijas platformu, tāpēc šodien runāsim tikai par to. Kas ir visredzis? Tā ir platforma, kurā sākumā būs likumi, un pēc tam mēs liksim arī informāciju par valsts amatpersonu darbībām vai arī visa plašās valsts notikumiem. Sākumā tur būs likumi, punkts pa punktam. Un cilvēki, kā šis, kurš dabūja šo sodu, varēs aiziet pie savu konkrētā likuma un nolikt izsaukuma zīmīti. Izsaukuma zīmīti nozīmē, tam vajag pievērst uzmanību. Un viņš ierakstīs komentāru, kāpēc, kur mana dzīves pieredze, tas nav godīgi. Protams, ka platformā katrs ir uzmetis aci un ir profili. Ja es sekoju saviem komandas biedriem, es redzu, kur viņi liek izsaukuma zīmītes. Es paskatos, punkts šāds, komentārs tāds, wow, tiešām arī ieliek izsaukuma zīmīti. Uzreiz visi mani sekotāji to redz. Šādi pa ķēdi, aktuālie punkti, šis ir izcils galējības piemērs, tiktu ļoti ātri pacelt līdz augšai. 10 000 izsaukuma zīmītes, tas jau ir vērā ņemami. 50, 10 izsaukuma zīmītes, tas būs katram punktam, tas ir normāli. Tam nav jāpievērš uzmanība. Jāpievērš uzmanība topam. Un kas vēl tur ir interesants? Tā kā no individa skatu punkta, tā darbība, viņa visa uzkrājās. Un šai gadījumā mums nav svarīgs ziņnesis, jo var būt situācijas, kur anonīmam palikt ir vērtīgi, citādi man pašam sāpēs, jo es kādam esmu iegriezis. Piemēram, ir likumpunkts par mazo hesu nodokļiem, kas apliekās uz visiem mazajiem hesiem un uz nevienu Latvenergo hesu. Šādā veidā viņus nostādot ļoti nekonkurētspējīgā stāvoklī pret mūsu Latvenergo. Līdz ar to cilvēks, kurš grib par šo punktu ielikt izsaukuma zīmīti, viņš vēlēsies palikt anonīms. Un tas ir normāli, jo ziņnesim nav nozīme, kamēr ir komentārs iz dzīves un pie pareizā punkta ielikt izsaukuma zīmi. Tātad, kāpēc to vajag ieviest un kāpēc tas ir lieliski lieta, ko ieviest? Pirmais iemesls – nav riska. Uztaisam platformu, neaiziet, nekas nav zaudēts. Viņi tāpat šodien nav. Sliktāk nav palicis. Tas pats galvenais. Mums nav ko zaudēt viņu izveidojot. Līdz ar to paskatīsimies, ko mēs varam iegūt. Tā, individa interese.
Tātad ir cilvēkiem, kuriem ir liela vēlme iesaistīties, bet ir ierobežots laika resurss. Tātad mūsu platforma nodrošinās to, kad ir iespēja laikā iekļauties un ar ierobežotiem laika resursiem piedalīties valsts pārvaldē vai akcentēt problēmas vai interesējošās tēmas. Tātad šajā platformā būs viegli tikt sadzirdētiem. Tātad cilvēkiem nebūs speciāli jāiesaistās nevalstiskās organizācijās. Viņi varēs redzēt jau, ka kādam cilvēkam arī ir konkrēta problēma vai konkrēta priekšlikumi, kur viņi varēs diskutēt un apvienoties atrast sev līdzdomājošus cilvēkus, iesaistīties visi kopā. Un arī būs vieglāk žurnālistiem, jo tā kā būs top tēmas, par ko tiek runāts un diskutēts, tad žurnālisti varēs veidot arī šīs diskusijas un akcentēt, kādas ir tās lielākās problēmas, ar ko sabiedrība diskutē un kādas ir tās problēmas. Kā arī būs iespēja žurnālistiem uzzināt šo reālo stāstu cilvēkus un pie viņiem doties un veidot sižetus. Tālāk, kāda ir valsts interese izmantot šo platformu visredzes? Protams, kļūdīties ir cilvēcīgi. Bet dažas kļūdas atstāja lielāku ietekmi nekā citas. Ir svarīgi panākt mehānismu, ar kuru mēs varam atrast, izcelt šīs kļūdas un tādā veidā vieglāk tās arī novērst. Praktisks piemērs, lai labāk izprastu likuma pieņemšanas procesu, mēs devāmies uz Saeimas sēdi, kas šoreiz bija par krimināla likuma grozījumiem. Tātad šajā sēdē, kas bija 3. lasījums, un tikai 3. lasījumā bija pieaicināts nozīmīgs eksperts profesors, kurš sniedza informāciju par to, kā paredzētie grozījumi praktiski darbosies ikdienā. Tātad, ka tie ir nepilnīgi, un tie noteikti ir jāmaina un jālabo. Un pats profesors pauda sašutumu par to, kāpēc šai tik svarīgai lietai viņš ir pieaicināts tik vēlu. Tātad šajā gadījumā kļūda tika novērsta. Bet kas notiktu, ja profesors netiktu pieaicināts? Mūsu mērķis ir panākt to, lai šādi problēma jautājumi tiktu izcelti jau saulaicīgi. Vai arī, ja tie tiek pieņemti, cilvēkiem tomēr būtu iespēja tos atkal izcelt, aktualizēt un parādīt, ka tie ir jāmaina un jālabo. Un par konstruktīvu atgrieznisko saiti. Protams, 10 000 izceltas dažādu cilvēku balsis ir daudzreiz nozīmīgāks par to, ko sniedz viena nevalstiskā organizācija savā iesniegumā, ko iesniedz Saeimai. Tātad caur daudziem cilvēkiem, tātad ar miljonus acu likumu, mēs varam panākt to, ka visas problēmas, visi šādi jautājumi tiek izcelti un parādīti. Tādā veidā platforma Visredzes ir ideāls rīks, lai veiktu likumu atkļūdošanu. Tātad, šobrīd notiek aktīva izstrāde. Esam tikušies ar cilvēkiem, sarunājuši izpildītāju pusi, un viņi pagaidām aprēķina aptuvenos izdevumus, ir sarunāti cilvēki, kur varētu būt interesēti tā visa finansēšanā, bet ar viņiem vēl jārunā, jo nav zinām cipari, kā arī ir radīta tā aktualitāte uzņēmēju grupās. Ko jūs varat darīt? Pirmām kārtām, pašsaprotami, pienāciet pie mums un iesakiet labāku nosaukumu pa Visredzi, jo es ticu, ka iespējams pastāv labāks variants. Un iesakiet kādu marketingu PR cilvēku. Šīs platformas atslēga, vai viņi strādās vai nestrādās, ir tas, kā viņas sāksies. Ja viņas sāksies ar bumu un tas būs stilīgi, viņi lietos. Ja viņas sāksies kā kārtējā pagrīde, tad viņu neviens nepamanīs. Līdz ar to šī pozīcija mums komandā ir aktuāli nepieciešama. Un, protams, citādā veidā vienkārši runājiet ar saviem draugiem. Kaut kas tāds būs drīz, gaidiet. Jo galvenais, lai visi cilvēki iesaistās. Vajag to sākumu grūdienu ielikt.
Paldies!